Labrīt no rīta. Es jau izgāju ar suni. Es vienkārši gāju un funktierēju. Bet es tagad gribēju jums padalīties ar vienu domu. Man mājās visi gatavo brokas, tur ir troksnis, radio skāna, ūdens burbuļo, tur vispār šur un burums, bet es gribu vienkārši pateikt vienu domu, lai es neaizmirstu. Pēdējā laikā ir tā, ka man negribas vairs nekādas ne dārzeņus, ne augļus gribas, bet dārzeņus negribas. Un gribas visu laiku bulciņas. Bulciņas. Vakarēt bulciņas, aizvakar bulciņas. Katru dienu var cekot pēdējās 2 nedēļas bulciņas. Loģiski, kā mans neliekas veselīgs ēdiens, jā, dažreiz var, tas jau ir normāli. Tas tāpat kā man gribētos katru dienu kūkas. Bet mēs bieži vien dzīvē sastopamies ar to situāciju, ka ir tā nepārvaramā ēdiena kāre uz kaut ko. Un es pēkšņi vakarā, es arī vīram to saku, kā tas ir ļoti dīvaini. Visi skābētie kāposti, nekas neinteresē. Salātu lapas un man pat ir tas dārzeņu mazgājamais, ja, un viss nopirkts. Nevis dārzeņu mazgājamais, bet salātu mazgājamais, Ikejā, kur tas griežamais tāds parādīšu. Un neinteresē, nemaz negribas. Gribas tikai miltus, maizi un tāda veida, pārsvarā bulciņas. Un te man tāda grāmata, nepārvaramās ēdienu kāres. Jums rāda otrādi, jo es filmēju ar roku vienkārši. Dorīna Virtju, par ko liecina kāre pēc kāda ēdiena un kā to pārvarēt. Tiešām brīnišķīga grāmata ar to, vienkārši, ja tur ir tā nepārvaramā ēdienu kāre uz kaut kādu vienu produktu, autore vedina domāt uz ko tas ir. Un, piemēram, manā gadījumā, tās bulciņas. Tas ir tā kā, man ir liela tiecība pēc mierinājuma, pēc iedrošinājuma, un es to tā kā saņemu ar ēdienu tādā veidā, bet tāpat laikā tas ir, kaitējums. Ja tas ir daudz, tas vienmēr ir kaitējums. Līdz ar to viņi pēc tam piedāvā variantus, ko darīt. Piemēram, kā es varu sev citādi palīdzēt, neēdot tās bulciņas, neatdodoties tā ēdienu kārei. Ļoti laba grāmata. Un tāpat otra grāmata, ko es tiešām ikdienā tajā manā zāļu skapītī stāv, ir Rīdigers Dālka Slimība kā simbols. Slimība kā simbols tā grāmata. Tas nenozīmē, ka es šīs grāmatas tā kā lasu burtiski, bet es izlasu un tādu padomāju vienkārši, vai tas varētu būt par mani, vai tas man var palīdzēt. Un es vienkārši tā padomāju un atstāju to tādā zemapziņā, un man tur tas kaut kur darbojas. Vīrs mans pat sākumā bija ļoti noliedzošs. Tie ir pa pilnīgi visām saslimšanām. Gandrīz visām, ja. Jā, un kā šī grāmata tik forši veidot, ka te ir tātad ķermeņa līmenis, kā tas izpaužas, simptomu līmenis, un pēc tam kādā veidā to var apstrādāt un tā kā vērst uz labu. Jo mēs jau esam tādi veidojumi, tik īpatnēji, tik daudzdimensionāli. Paši sevi nesaprotam. Tādas lietas, šīs, piemēram, man 2 tiešām lietas palīdz. Un es tā pamēģināšu tā ar tām bulciņām. Kā es varētu dabūt sev to mierinājumu un iedrošinājumu? Labi, padomāšu. Tagad tieši ģērbties. Nav daudz laika un atkal ēšana. Kā tā ir? 8. Atkal ļoti ātri būs jāēd. Nezinu. Ieēdīšu tikai kaut ko nedaudz. Nerīšu. Jo es domāju, ka man arī, tā kā man bija ēšanas traucējumi, bulimija, 18 gadus vai vairāk pat, es vienkārši ēdienu ēdu un izvēmu. Līdz ar to man gramošanas orgāni nestrādā tā kā, ierindas cilvēkam. Es teikšu, ķermenis apbrīnojami spēj atjēgties un spēj atdzīvoties, ja? To piekritīs man visi cilvēki, kas ir lietojuši alkoholu, narkotikas, kā tas viss notiek, kā tomēr notiek tā atjaunotne. Bet, kaut kādas sekas jau paliek. Braucu jau uz darbu un, tā kā, es jums pastāstīšu, kas man iekož. Vienkārši tā kā mazais
mācoties no lielā dēla, viņš man nesauc par mammu vairs, bet bieži vien par Signi. Jā, dažreiz arī vīru, bet tā kā vīrs šobrīd visu laiku ir ar viņu mājās, viņam ir ļoti tagad vispār ultra ciešas attiecības, tagad tētis ir visu laiku. Tētis. Nē, nu labi, kā maz gulēt iešanas laikā, viņš priecīgs, ka es lieku gulēt. Un arī tikai tāpēc droši vien, ka dzied šupuļdziesmas un pajāja muguriņa. Nu, žēl man tas ir skumji, bet tāda ir īstenība. Un tad vēl viena lieta, viņš ļoti mācās no vecākā dēla. Viss notiek viļņos, ja? Ir tie viļņi, kad vecākais dēls aizmirst par savu bioloģisko mammu, tas ir ilgi, un viņam ir citas intereses, un tad atkal atnāk 9. vilnis, un vakarā arī sāk raudāt un skumt, nu, pēc savas mammas un pēc saviem radiniekiem. Un mazais to visu dzird, un viņš tēt arī ir sācis. Un tā kā pasaka to, un acis tā, nu tā skumji to sēņu uztaisa. Es skumstu pēc savas īstās mammītes, tu neesi mana īstā mammīte. Nu, jā. Nu, tas arī tā interesanti man vērot savas izjūtas. Tās nav patīkamas, to pateikšu. Un tagad mīšos ātri. Darbiņš padarīts. Pirmkārt, tikko biju meļas mašīnu kundzītei sataisīju. Tas arī tik labi, veselu gadu. Cilvēks vienkārši viss gults, vairs viss bija mazgājis ar rokām. Nē, nu, cerams, ka aizgāja. Nu, sarunājam pēc pusotras stundas sazvanīties. Tātad 2:30, nu, vai darbojas. Nu, cerēsim. Nu, tā pie iepriekšējām tantēm arī ļoti labi gāja. Viena man atkal gribēja šoreiz ar cūgaļas kotletēm. Nu, es teicu, lūdzu, piedodiet, man ir ļoti nu, tādas sarežģītas attiecības ar gaļu. Tikai neņemiet ļaunām, tad man uzcienāja ar sauckāpmaizi un ar gurķīšiem un baltu kafiju. Tas arī der, tas ļoti labi der. Nu tā, ļoti jauki šodien viss bija. Un tā kundze atkal, kas veido kompozīcijas, šodien izveidoja pirmo kompozīciju un arī bija gandarīta. Pēc cik tur 15 gadu nedarīšanas, tad es teicu, vai cik forši. Pirms tam lasījām augus, nu dārzā kādi ir pieejami. Nē, laba diena, ļoti laba diena. Tāda kaut kas jāuzēd un jālaiž mājās. Ļoti forši ir tās dienas, kad esi saticis tādus ļoti cilvēcīgus cilvēkus, atvērtus, dāsnus, mīļus, tad ir forši. Un re pie vienas mājas arī skaistums glābs pasauli. Un kā lai nepriecājas, ja? Kā lai nepriecājas. Un tā, dabūju ēterisko eļļu, apmaiņā aiznes puķīti, mārtiņu rozi podiņā, lai ilgāk ir. Sākumā domāju rozītes pušķi, bet nē, labāk, lai ilgāk. Tagad braukšu mājās. Drusciņi jau pēdējie spēki. Un man šī kundze, kuras draudzene bija iegādājusies man to ēterisko eļļu, bet reāli citādāk smaržo nekā tā, kas iepriekš viņai bija, kas man ļoti iepatikās. Es nezinu, laikam varbūt viņi nespēja atkārtot tās eļļas, varbūt tikai kā maisījumi. Nezinu, grūti pateikt. Man ir citādāka smarža un vairs nav tik jauka. Tā bija pēc krustnagliņām un tāpēc man ļoti patika. Bet viņi nokritus pa nakti nabadzīte, un taču galva ir sasista liels zilums, matos un asins tecējušas, pat ne tā kā asins, bet limfa. Un sasitus arī mugurkaulu un sāp visa mugura. Nu tieši apakšdaļa. Oi, traki vispār. Nu vienīgi, ko es varu darīt, es varu paskatīties, vai man mājās, un viņai nav nekādas precāpus mēres. Varbūt vakarā, ka es iešu ar suni, kas man grūti noiet gar viņu uznest. Nē, gribas teikt tā kā grūti, bet es paēdīšu, es atpūtīšos un ar suni es noiešu garām, un tā taču es rūpējos par cilvēku. Īpaši, ja cilvēks man vēl to pateica, vajadzēs tā izdarīt. Rekas fonā tikko pārnācu mājās, viss noņēma no striķa, tas būs jāgludina, bet pirms tam ātri paēdīšu. Rīta omlete ar puķkāpostu
Es vakar vienkārši izvārīju puķkāpostu, apcepu, nedaudz garšvielu un siers, un vīrs to pašu puķkāpostu, kas bija atlicis, sagatavoja kopā ar omleti. Nu, un kaut kādas druskas te vēl būs tas, kas ir. Es mētājos no visiem šķīviem. Mazais nāgetu nav apēdis vienu vai kādu. Un tu kā dežūrējošā cūka. Apēd visu, kas stāv uz galda. Un vēl man uz pannas cepas vienu dienu vīram tajā zīmītē, kas veikalā jānopērk, ierakstīju zaļumi. Un ar to viņš saprata dārzeģus. Es biju domājis dilles un loki un pētersīni un tādas lietas. Nu labi, tad viņš nopirka tādu maisījumu, kur ir kāposti visāda veida. Un tie kāposti visu laiku stāvēja, un šodien domāju, nu varbūt jāuzcep. Vienkārši eļļa, sāls un tā apcepšu. Nu šādi te, bet es nezinu, tā kā drusku ceru, ka nav ieskābuši. Pēdējā diena bija šodienas datums 30. Nē, nu es ceru. It kā garšas balansam, man liekas, ka nedaudz pietrūkst cukurs. Nedaudz es vienmēr pielieku arī gan sālu, gan cukuru. Gludinu tagad tās drēbes, ja? Un man ir tāda viena situācija, ir tā viena kundze, viena, pie kuras es daudz strādāju. Nu, viņa man zvanīja tā kā 8 reizēm dienā, nu, katru dienu daudz reižu zvanīja. Es domāju, nu, nav man citu variantu, kā tikai nobloķēt. Nu, labi, es viņu nobloķēju. Tā šodien man zvana no nepazīstama numura. Es paceļu, un viņi runā. Kāpēc tu necēli telefonu, un tā, tu man esi ļoti vajadzīga, ka tu pie manis var atbraukt, un tā tālāk. Es domāju, nu redz, kāda es esmu arī drāņķe, ja? Un viņa arī viltīga. Izdomājusi pie viņas atnāk tur, nu, viens vīrietis, kas palīdz viņai atkritumus iznest. No tā telefona viņa paņēmusi piezvanījusi. Nu, lai saprast, ka man telefonu viss ir kārtībā, nav man nekas nemainīts, nekā, vienkārši es esmu nobloķējusi. Un tā. Nu, lika apsolīt, ka kaut kad jāatbrauc. Lūdzu. Un es vīram saku, nu, kad es varu? Nē, nu, ja būtu tā, ka es varu no rīta līdz vakaram normāli strādāt, un man nav tā kā sirdsapziņas pārmetumi, nu, ka vīrs tagad ir atvaļinājumā, jā, piemēram, šodien arī atbrauc mājās 4. Vai, nē, 4:30 bija. Nu, galvenais tas pienesums jau arī nav, un ja es tieši arī materiālā ziņā būtu pienesums tāds jēdzīgs no manis, tad es saprotu, strādā un nes mājās naudu. Bet ja cilvēks vienkārši skrien pa pasauli un nav nekādas īpašās jēgas, tikai kā brīvprātīgo darbs bez maz, nu, jo viss tādi sīkumi ir. Nu, piemēram, redzi, tā tante viena man bija nopirkusi ētrisko eļļu, izrādījās viņa bija nokritusi, tad tu, kamēr viņa to visu izstāst, un tad tai vienai, kurai bija saplīsus veļas mašīna, bet viņa neko nedzird, un tas onkuls, kas labo veļas mašīnas, uzreiz pateica, nē, viņš nebrauks, jo viņš pie viņas reiz ir bijis jau tajā adresē, viņa neko nedzird, viņš neko ar viņu nevar sarunāt, viņam vajag blakus normāli cilvēki, kas ar viņu var sazināties. Nu, tad es tur pabiju, bet mašīnas attaisīja un viss ir ļoti jauki. Nu tā, izgludināšu līdz galam. Ļoti sagribējās popkornu. Man mājās ir šis zelta rieksts. Tā, uzkarsēju eļļu, un tad bēršu iekšā, vāku virsū, un būs. Bez sāls, bez nekā šoreiz gribas. Nu, re kur popkorns, bet kāds izskatās vāks. Vau, dzīvais holsterīns. Un tie visi ir tauki. Viss. Tagad iešu ar suni. Nu, re, biju uz aptieku. Apspriedos pirms tam ar savu omu. Izstāstīju situāciju. Viņa saka, nē, paklausies. Jā, tev ir kāds cilvēks, kas ir viens un vientuļš. Un viņš ir sasitis muguru. Un viņam sāp. Ja tu vari aizbraukt nopēc to smēri. Jo tad, kad esi viens, nu kā, viņi man arī ir gados.
Viņa ļoti labi zina, kā tas ir. Viņa saka, tā, kad esi viens, un man ir radinieki, kā tas ir, kad viņai nav. Tas ir ļoti tā kā, tā sajūta ļoti sāpīga. Tīri emocionāli. Labi, man nav grūti, tieši tā. Gabals man nenokrīt, es ar sāriņu. Viņu piesiešu, uznicīšu viņai augšā to krēmu. Un, ja vajadzēs, sasmērēšu arī. Nu, labi. Un vismaz 2 reizītes viņa tēt sasmērēs tagad vakarā un varbūt pa nakti iesāpēs. Nu, redzēs. Diklaku nopirku. Nu, re. Tante bija ļoti priecīga. Sābučoja mani. Nē, bet es arī saprotu to. Ja man būtu iemesls arī, kāpēc to nedarīt. Pirmkārt, es pie viņas nejauši aizgāju šodien. Tieši šodien atdot visas tās savas parādu lietas, jā, un paņemt to ēterisko eļu. Nokritusi, sāp, mugura nav nekā smērējam. Nu, ko es varu? Ja man nebūtu kur bērnu likt. Redz, vīrs mājās. Nav iemesla. Tur jau tā lieta, un tikai slinkums. Nu, es negribu, man ir tāds nogurums. Bet citam tas tik daudz nozīmē. Un tiešām tik priecīga, un man liekas, ka dažreiz palīdz. Arī tad, ja cilvēks vienkārši ir kāds cilvēks, kuram rūp, un tad mums palīdz. Mums palīdz atveseļoties. Vienmēr atceros to Regīnas Ezeras citātu, ka ir svarīga tā sajūta, ka neesi viens kā pirksts šajā pasaulē. Jā. Un tagad uz mājām. Un pašai īstenībā gandarījums un prieks.